Te, kur ir tā gumija Justīna? Viens uztaisīs šo virsbūvīti, un otrs uztaisīs vispārējo. Нам очень важно, чтобы ученики учили природоведение, математику, химию, физику, да, и мы хотим, чтобы больше выбрали профессию инженера. Из-за этого мы сделали тоже комикс, где мы рассказываем, как планируются дороги, как их содержат, как их строят, как их надо эксплуатировать и содержать. И мы хотим, чтобы все дети поняли, что это не легкая работа, но в то же время это перспективная работа. Из-за этого мы работаем со студентами и с молодежью. Это наша цель – побольше информировать молодежь, чтобы они знали, как все происходит с дорогами. Tā, tev nogriezīšu pirmo. Nu, tev ir daudz laika. Atcenties. Ja kaut ko nesaprotu, pajautāju. Ja kas labāk jautājiet, nekā pēc tam. Jautājiet, labi? Ceļmeistars jau pašā sākumā jums uzdeva jautājumu, kādi ceļi ir Latvijā? Labi vai slikti? Es dzirdu dažādas atbildes. Es dzirdu, ka labi, normāli, slikti. Kā jums liekas, kas par to ir atbildīgs, ka Latvijā ir tādi ceļi? Par to, kas tos ceļus taisa. Es atbildēšu, varbūt jūs vietā, par to ir atbildīgi pieaugušie. Kā jums liekas, cik daudz cilvēku būvē ceļus Latvijā? Simti vai tūkstoši? Cik tūkstoši? Tu esi vistuvāk. 4,5 tūkstoši apmēram. 4,5 tūkstoši. Sāks no tēva un te būs no tuvā. Lūdzu. Vēlāk jūs man varēsiet dabūt autogrāfu tēvā. Paraksts vienmēr laipni, jā. Pirmie numuri. Lūdzu, 3 soļus uz priekšu. Pirmie numuri. Otrie uz vietas, pirmie numuri.